17. nodaļa – problēmas risinājums. Radošums spēr lēcienu un tad skatās, kur tas nonāk. Meisons Kūlijs. Dabā problēmu nav. Problēmas ir cilvēka radīta parādība. Tās rodas no cilvēka nepieciešamības sakārtot savu vidi. Cilvēka prātam sakārtota vide ir tāda, kuru var kontrolēt. Šī kārtība ir relatīva. Nekārtības pakāpe ir atkarīga no novērotāja viedokļa. Novērotāja viedoklis ir atkarīgs no viņa priekšstata par harmoniju. Ja jūs uztverat savu pasauli kā domu un lietu kopumu, no kurām dažas ir saistītas viena ar otru, bet citas nav, tad jūs atrodaties nesaprašanā, kas raksturīgs parastajai apziņai. No otras puses, ja jūs uzskatāt, ka viss esošais jau ir savā pareizajā kārtībā un jums ir piemērots, tad jūs esat kvantu maiņas apziņā. Pašā bāzes līmenī eifo sajūta ir tikai viens mainīgs komponents, un jūs nevarat atrast lielāku harmoniju kā tās robežās. Cilvēks pats par sevi nevar būt pretrunā ar sevi, tam vajag divus. Kad eifo sajūtas izplatās pa neskaitāmām radīšanas daļiņām, cilvēka prāts nevar izsekot visam, kas notiek ar šīm daļiņām. Galu galā visa cēloņu un seku attiecību ķēde, izņemot ļoti ierobežotu segmentu, mūsu saprašanai nav pieejama. Mēs cenšamies, bet mēs vienkārši nevaram visu zināt, un šeit rodas problēmas. Vai vēl labāk teikt, disharmonijas ilūzija, ko mēs saucam par problēmu. Mēs nevaram paredzēt vienas domas vai darbības iespējamos rezultātus, bet mēs tomēr cenšamies. Šeit tiek izmantots mēģinājums kontrolēt rezultātus. Es nedomāju, ka jums ir apzināti jāsaka sev kaut kas līdzīgs. Labi, Frank, dziļi ieelpo un vienkārši aizmirsti par to. Jūs nevarat apzināti aizmirst. Apzināta piepūle joprojām ir piepūle, un jūs nevarat pielikt pūles, lai nepieliktu pūles. Šeit es runāju par situācijas pieņemšanu, kāda tā ir šobrīd, nevis atteikšanos no kontroles. Mēs nevaram noticēt, ka viss būs labi, ja redzam, ka mūsu rīcība nenoved pie vēlamā rezultāta. Mēs varam mēģināt piespiest sevi noticēt, ka mēs kontrolējam situāciju. Tā būs vienas ilūzijas uzklāšana otrai. Šādas pārliecības saglabāšana prasa daudz laika un enerģijas. Situācijas pieņemšana rodas dabiski, apzinoties, ka jūsu neierobežotais patiesais es kontrolē. Šīs zināšanas būtībā nav izpratne, bet gan dziļākā intuitīvā pārliecība, kas pilnībā caurstrāvo visas lietas. Šī apziņa dabiski rodas no prieka, laimes un mīlestības, kas jūs esat. Tas ir no eifo sajūtas. Jebkuras problēmas pamatā ir uz ego orientēta, baiļu vadīta pasaules uztvere caur ikdienas apziņu. Un uzmini, ko? Jūs nevarat salabot parasto apziņu ar parasto apziņu. Tas ir tāpat, kā vienas salūzušās deļas nomaina automašīnas dzinējā ar citu salauztu detaļu. Dzinējs var sabojāties citos veidos un joprojām palikt salauzts. Par laimi, parasto apziņu ir viegli salabot. Jūs jau zināt, kā to izdarīt ar kvantu maiņu palīdzību. Teorētiskais pamatojums problēmu risināšanai kopumā tika aprakstīts iepriekš, kā atrisināt konkrētas problēmas, ar kurām saskaramies ikdienā, kā atrast laiku atvaļinājumam, kad esam jau izmantojuši gandrīz visas mums atvēlētās dienas atvaļinājumam, kā nogādāt 3 bērnus uz 3 dažādiem pasākumiem, kas notiek vienlaikus 3 dažādās pilsētas daļās, kā pārtraukt attiecības ar cilvēku ar vismazāko morālo kaitējumu abām pusēm. Jā, bet jūs jau zināt, kā to izdarīt ar kvantu maiņas nodomu palīdzību, kas vērsts uz konkrētu mērķi. Pieredze. Problēma risināšana ar kvantu maiņas nodomu. Atrodiet ērtu krēslu vietā, kur jūs netraucēs 5 līdz 10 minūtes.
Apsēdieties, aizveriet acis un veiciet kvantu maiņas procesu 3 līdz 5 minūtes, vai līdz jūtaties mierīgs un pilns ar eifo sajūtu. Tagad bez piepūles ļaujiet savam prātam pievērsties jūsu problēmai. Pavadiet kādu laiku, aplūkojot katru tās aspektu. Nemēģiniet atrisināt problēmu, tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši vērojiet, kā jūsu prāts jums to parāda. Mierīgi novērojiet jebkuru ar problēmu saistīto emociju izpausmi. Uzmanīgi un attālināti vērojiet, kā tās pakāpeniski izgaist. Turpiniet ļaut prātam novirzīties uz dažādiem problēmas aspektiem. Dariet to 1 līdz 3 minūtes, un pēc tam bez piepūles pārējiet pie eifo sajūtas izpratnes. Aptuveni 1 minūti, apzinoties eifo sajūtas, atkal atgriezieties pie filmas, kas atklājas jūsu prāta ekrānā. Apskatiet garīgos attēlus, kas parādās kā ieinteresēts skatītājs. Nesteidzieties un nemeklējiet risinājumu. Vienkārši esiet ļoti informēts par filmu, kas tiek rādīta jūsu prāta ekrānā. Dariet to 1 līdz 3 minūtes, un pēc tam apmēram minūti atgriezieties pie eifo sajūtas. Atkārtojiet šo ciklu 3 līdz 5 reizes. Kad esat pabeidzis, atveriet acis un kādu laiku pasēdiet, atgriežoties aktīvā stāvoklī. Vai arī, ja jums ir laiks, varat sēdēt tajā pašā krēslā un īsi nosnausties. Parasti risinājumi rodas, kad tos nemeklē. Jūsu problēmas risinājums var rasties vakarā, pirms gulētiešanas vai pamostoties no rīta. Tas var rasties arī dienas laikā. Tas parasti notiek, ja jūsu prāts nav īpaši aizņemts. Piemēram, mazgājot traukus vai braucot ar automašīnu, nepārslogojiet sevi, lai atrastu risinājumu. Dienas laikā varat vadīt vairākas kvantu maiņu nodomu sesijas. Vislabāk to darīt no rīta, tiklīdz izkāpjat no gultas, vai vakarā pirms gulētiešanas. Tomēr derēs arī jebkurā citā laikā. 17. nodaļas galvenie punkti. Dabā nav nekādu problēmu. Problēmas ir cilvēka radīta parādība. Problēmas ir balstītas uz nepareizu priekšstatu. Jūs nevarat pielikt pūles ar mērķi nepielikt pūles. Jūs nevarat salabot parasto apziņu ar parasto apziņu. Lai labotu parasto apziņu, paplašiniet to līdz kvantu maiņas apziņai. Parasti risinājumi rodas, kad tos nemeklē.